Pirms mēs sākam šo video, es ļoti labi apzinos, ka esmu stulba. Un ka manas idejas ir vienkārši messed up. Priecājieties par to, ka jūs varat par mani pasmieties. Sākās ar to, ka es sākotnēji uztaisīju... Kā tās ogas sauc? Kaut kādu melnu ogu un melīnu kokteili. Bet vienkārši viņas ir melnas un... Kā viņas sauc? Tās nav aronijas. Un tās tur negaršīgās, mums negaršo. Katrā gadījumā es uztaisīju tumšo ogu kokteili. Un šodien es mazgāju traugus, un tad vienkārši visa man izlietne ir zila. Un violetīga zila. Un viņa tāds... Ej, pagaidi! Ja tās ogas nokrāso izlietni, tad tās ogas varētu nokrāsot arī manas matus. Un tā dzīvo šī ideja par matu nokrāsošanu ar rogām. Es nezinu, kas tas sanāks. Man īstenībā ir bail. Man no sākuma bija tāds, jā, davai darām to. Tagad man tāds, varbūt tomēr ne. Bet es ļoti gribu izdarīt. Es to izdarīšu. Es tā smiežos par savu, jo izsarīzās trausmīgi. Labi, katrā gadījumā es vienkārši jums varu nokrāst tumšus atkal, un es to neredzēšu. Es tikko atcerējos, ka mēlenes un pārējās mēlenes ir īpaši arī krāso ļoti rokas. Tāpēc man tāds aizdevums gan būs viss violetīgi zils. Nu, kā jums patīk mani mati? Es viņus laiku tikko nokrāsoju. Nu, es varētu pagaidīt kādas, es nezinu, 15 minūtes, lai iesūcās tā krāsa. Un tad man būs kaut kāda mielas mati. Kaut ko. Es nezinu tikai kā viņi sanāk. Būs labi, mēģinās, tā domāju. Pēdējā laikā es reāli esmu tāda palikusi kaut kā tā kā artistika. Es, piemēram... Kas notika? Ko es izdarīju? Nu, tad visu nometnies bija tāda neartistika, un tad es atbraucu mājās, un tad es sastapos ar sevi un savām domām, un tad, vakardien. Jā, vakardien es nokrāsoju savējo riteni pa jaunam. Vakardien es pārkārtoju savējo korķu tāfeli un uzzīmēju vēl vienu lietu. Tur lietu. Vienkārši es visu laiku nebiju artistika, un tad es paliku artistika. Vienkārši tāpēc, ka man nācās saskarties ar savām domām un savu dzīvi, un tas bija trausmīgi. Tagad man būs lilā vai zili vai sarkanais, es kaut kādu matu, kaut kādā krāsā. Ak, Dievs, tas, kas tas sanāca, ir tik ļoti cool. Tik ļoti cool. Vienkārši lovīt. Man patīk, ka man mati ir citādāk nekā visiem pārējiem. Man ir kaut kā rokas. Kaka. Kaka. Un vēl kaka. Jā, laikam šitāds ir iznākums. Aizmugurē faktiski tāda krāsa nav. Es vispār jau godīgi daudzās vietās nezinu, kas notiek ar manu matu krāsu. It kā es krāsoju aizmuguri, bet tur vienkārši nav tik gaišs, un tāpēc man nenokrāsojās. Bet kaut kas pēdējā laikā vienkārši notiek. Visu laiku man bija tāds, daru lietas, tagad man tāds daru lietas, veids forīs kreatīvi. Ja man vēl nebūtu balss ciet, tas būtu vienkārši perfekti. Es tā visu gredzenus, laik vispār no zāles. Ko? Gredze no zāles? Jā. Kā es to iedomājos? Es to iedomājos vienkārši sēžot pie ugunskura un pinot zāles ar sev ap roku. Un vienkārši tad radās ideja par gredzeniem no zāles. Neprasiet man. Tāpēc man reāli nav video, tāpēc, ka video man... Es nevaru to visu parādīt iekš video, un tāpēc man nav video. Saprotat mani.
Lūdzu. Bet par šo matu krāsošanu, lūdzu, nedariet to mājās, jo tas ir traki. Tas ir viss, ko es jums varu pateikt. Nedariet to mājās, tas nav gudri. Es neesmu gudra, bet es to izdarīju, man ļoti patīk tas iznākums, kas notika ar maniem matiem. Tas bija vienkārši tik ļoti forši. Es varētu nogriezt matus, laik tik īsus. Kā es izskatītos ar tik īsiem matiem? Ja? Kā es izskatītos ar šīs tik īsiem matiem? Labi? Slikti? Labāk? Sliktāk? Rakstiet komentāros, un tad es varbūt nogriezīšu matus. Nopietni.